Sveiki, man skatītāji. Un rekas man ir 400 eiro, labi, 450. Jo stāv jauns aķis. Sēdeklis ergonomisks. Ofisa. Stūre. Koža roža. Viņš pat lec. Karēši viņš kaut kur nomētājās 2 gadus. Neko ar viņu nedarīja, viņš vienkārši laukā stāvēja. Nobalējis, izbalējis. Lūk, tur nāksies pulēt. Rekur dzinējis. Kaut ko tā. Mums noņem starteru, paskatīšos. No jaunumiem. Tās stāv, tās braukā. Šitām te noņēmam. Atkal motoru nost. Jo regulēja vārsts un bija problēma, nebija eļas spiediena. Eļas spiediena. Lūk, pie šito te skrūvīti nepilēja eļa laukā. Un tagad viņa tek laukā. Tā kā tam būtu jābūt. Nu, lūk, viss strādā, viss kārtībā. Un kāpēc netecēja eļu? Tāpēc, ka šajā vākā, šeit te, jā, pretī kloķenai ir blīvslēgs. Un tas blīvslēgs bija pa lielu, karēši viņš bija beigts. Un redz, teiksim, viņam bija te čiks, viņam vajag spiedienu šeit iekšā caur kloķeni, lai viņš tur eļotos un būtu viss čikidoņas. Un karēši, te nebija. Un nebija spiediena, un tāpēc viss bija ļoti slikti. No sliktām ziņām pārksēdz. Nosvila šitas agregāts. Smird. Un vairs nestrādā. Mēnesis, kā beidzās garantija. Nojuka akumulators. Kārtējais vēl viens. Cik viņš sanāk? Kaut kādu gadu lietots? Nē, 2. Vairāk nekā lietots, jā. Kāpēc es domāju, jāpār kaut kas cits ir. Ja tā lieto ikdienā, laikam jāpār kaut kas cits. To otras puses tikpat labi varēja nopirkt, no ja kaut kas arī tā. Cenas ziņā, laikam, ja viņu lieto ļoti reti, tad ļoti labi dara. Ja lieto biežāk, teiksim kā es, nu tad īsti laikam nedara. Kaut gan pat skrūpistoli, tie ir normāli, ja neskaitu patronu, vēl kaut ko. Nu, kā mēs viņu ņemamies. Tie ir normāli. Un vēl es nopirku kruīz kontroli uz motocikla. Šitā te ir augšpusīta. Mocis vēl nepārdevu. Šitā ķīniešu variantu. Nu, lūk. Šitā nospiež. Un čipa viņš piespiežās. Un tā. Noderīgs tēli. Man patīk. Tas būtu tā kā viss. Varētu jau pastāstīt, kā mēs bembis skatījāmies. Bet to bišķi vēlāk. Iesim noprot zāli.